atvainojos, idiotiski principi, ja? Nu, kādi idiotiski? Tāpēc, ka sapratat, nevar sava bērna izmantot kā ierici pret savu otru laulātu. Nu, nevar, sapratat. Uh, bērnam var būt arī psihotraumas sakarā ar to visu, ja? Un tad, protams, ka pirmkārt es saviem klientiem arī teicu, ka jums nepieciešams padomāt par bērnu, jā, lai nebūtu tā, ka pēc kādu laiku bērnam būs psihotrauma vai ar nerviem problēmas, jā, un tā tālāk. Jā, tas ļoti, ļoti svarīgi, tāpēc, ka nu, jūs sapratat, ka jūsu bērns ir vesels, jā, viņš ir normāls vai viņa, jā, un sakarā ar to visu šķiršanu no jūsu puses, jā, nav zināms, kādas sekas būs jūsu bērnam. Par to nepieciešams arī padomāt. Un lūdzu neizmantojiet savu bērnu, jā, kā